Ziemassvētki jau tuvojas lieliem soļiem. Nav šaubu, ka šajā laikā mēs viens otru iepriecinam ar dažādām dāvanām. Dāvanas var sagatavot savām rokām vai doties uz veikalu un meklēt tur sev visnepieciešamāko. Lielbritānijas mūzikas pētnieki ir atklājuši, ka 95% cilvēku pērkot dāvanas fonā vēlas dzirdēt tieši Ziemassvētku mūziku. Kā ir ar Latvijas svinētājiem, vai Ziemassvētku mūzikai iepērkoties ir kāda nozīme? Man personīgi visnotaļ tas uzmundrina garšstāvokli, liek domāt pozitīvi un domāt par maniem mīļajiem, kad jādāvā īpaši šajā laikā kaut kas tāds liederīgs, nevis tikai smukumam. Šogad jau vispār nav nekādas noskaņas. Sālīte, puķītes, un tad vismaz mūzika. Tas kaut kādā veidā ietekmē jūs to iepirkšanās garu, tā kā vairāk pirkt tās dāvanas, domāt par to visu? Jā. Pozitīva noskaņa, pērkot dāvanas varētu būt. Palīdz cilvēkam labāk izdomāt Ziemassvētku jēgu, būtību varbūt. Tas uzjūti uz pareizā ceļa, tā kā vairāk iedvesmas. Labāks noskaņojums. Tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, jā. Vispār tas ir jauki, bet ja pa daudz, tad arī nav labi. Arī var traucēt, jā? Jā, it īpaši, ja viņi ir diezgan uzbāzīgi skaļa, un ja skan viens un tas pats nepārtraukti, tad viņai jābūt ļoti dažādai. Un arī tādai klusinātai fonu mūzikai varbūt. Tik cik Ziemassvētku noskaņojumu pieder. Tā jau attiecībā uz dāvanām tas neko nemaina. Uz dāvanu pirkšanas, tā es domāju. Bet tas noskaņojums, tas vairāk tā. Tas rada to noskaņu, manuprāt, lielākoties tieši. Tas ir svarīgi? Es domāju, ka jā, jo mūzika ir tomēr tā svarīga, kas rada to visu atmosfēru, to noskaņu un tā. Visi kā viens mūsu aptaujātie atzina, ka iepērkoties Ziemassvētku laikā ir jāskan Ziemassvētku mūzikai. Savukārt, kad Ziemassvētku laiks ir beidzies, šo mūziku nevajadzētu atskaņot. Noteikti. Tāpat kā Lieldienās skanētu Jāņu dziesmas. Tas neradīja to noskaņu vienkārši. Tieši iepirkšanos ne, bet tieši atmosfēra ļoti traucēt, jā. Tas būtu kaut kā muļķīgi, es pat teiktu. Tas neiet kopā. Nē, tur vajag līgot dziesmas. Arī veikalniekiem šķiet, ka skandināt Ziemassvētku dziesmas šajā laikā ir nozīmīgi, jo tas radot dāvanu iegādēji nepieciešamo noskaņu. Tā pirmkārt bija mana pašas ideja, tāpēc, ka ārā vēl nav sniegs. Un man pašai šķiet ļoti svarīgi to Ziemassvētku sajūtu noķert sev. Un tad, ja es esmu pati tajos svētkos, tad man šķiet, ka arī cilvēki, kas nāk pie mums, tad to sajūtu tā kā saņem un tā pielīp kaut nedaudz. Mums ir arī, piemēram, konfektes, ar ko mēs uzcenējam cilvēkus, un viņi tā, paldies, un tad, tā jauki, manuprāt. Lai radītu tādu kā cilvēkos noskaņu Ziemassvētku, vai cilvēki tuvojas tie svētki, un cilvēki iet iepirkties dāvanas iepirkt, kā teikt, un manī tas bišķi nerada to noskaņu, par cik ārā nav, nesniega nekā. Ir arī tādi, kas lūdz pagriezt skaļāk un dzied līdzi. Tādi arī ir, piemēram, somi. Viņi te vienkārši dejo pa veikalu. Tad ļoti labi var redzēt, ka meitenēm patīk tās lēnākās dziesmas un džekiem atkal patīk tā kā ātrākas dziesmas. Bet jā, pa lielam lielākā daļa visi zina vārdus un arī nekautrējas dziedāt. Arī psihologi atzīst, ka svētku mūzika rada nepieciešamo noskaņu, kas vainagojas ar milzu dāvanu kalniem. Visa tā noskaņa rada to, ka cilvēki grib ieceklēties un arī domāt par Ziemassvētkiem, grib domāt par ģimeniskumu, un es domāju, tas ir svarīgākais. Tātad šī Ziemassvētku noskaņa, lai viņi būtu pilnīgi izdzīvota. Tomēr ikvienam veikalniekam ir svarīgi atcerēties, lai arī cik ļoti viņam patīk konkrētā melodija, galvenais ir klients. Mūzika nedrīkst būt pārlieku uzbāzīga. Vispār labāk ir tā, ka cilvēks mūziku ienākot telpā nemaz īsti nejūt. Labāk, ka viņa ir tā virs nedaudz dzirdamības sliekšņa, neskaļāk par cilvēku sarunu tādu decibelu līmeni. Un tad cilvēks jūtās komfortabli. Un arī tas, par mūzikas tempu, ka mēs runājam, lai viņš neietu pāri ļoti strauji cilvēku sirdsdarbībai. Lai gan aiz loga nav redzama balta sniega kalna, veikali Latvijā ir parūpējušies par to, lai svētku noskaņa mums būtu. Oskars Lepers, Kaspars Markus, Tautas balss.